Redze, dzirde, oža un garša. Tās ir 4 maņas, kuras mums palīdz uztvert pasauli un apkārt esošo informāciju. Pats interesantākais ir tas, ka katram no mums ir pilnībā savādāk attīstīta kāda no šīm maņām. Vienam labāk, otram sliktāk. Līdz šim, lai uztvertu mūziku un izbaudītu tās smalkākās nianses, bija nepieciešama attīstīta dzirde. Taču tagad ir iespējams mūziku ne tikai izbaudīt ar dzirdi, bet arī ar redzi. Šādu iespēju mums sniedz Jonas Heuer, jeb viņa jaunākais izgudrojums Klavalux 2000. Ierīce sevi apvieno projektoru un klaviatūru, kas realtaimā spēj skaņu pārvērst par gaismu. Katras gaismas stars tik tiešām ir kāda konkrēta skaņas projekcija. Pats interesantākais ir tas, ka jaunā ierīce skaņu var attēlot 2 veidos, un proti 2 dimensijās, jeb kā tautā saka 2D vai arī 3D. Viens ir skaidrs, pateicoties inovācijām, tehnoloģiju jomā mēs spējam redzēt aizvien vairāk, un mūsu skatam pavērs līdz šim neredzēta un nezināma pasaule, ja to tā var nosaukt.